Atbalstījumu finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde. Šoreiz starta atspēriens aizritēs vieglās un vasarīgās noskaņās. Ieskatīsimies Liepājas vieglatlētu ikdienā un aprunāsimies ar šī sporta veida treneriem, kā arī uzklausīsim sporta karalienes mūsu pilsētas jaunos talantus. Tāpat paraudzīsimies, kā Liepājas pludmalē sviedrus lieja Liepājas crossfitisti un ielu vingrotāji, bet deserta vietā būs padoma par to, kā noturēties uz wakeboarda dēļa. Lai jebkurš sporta veids pilnvērtīgi dzīvot un attīstītos, tam ir vitāli nepieciešama atbilstoša vide, proti infrastruktūra. Kamēr sporta karalienes pils, Daugavas stadions, skrejceļš un citu vieglatlētikas sektoru vairāk atgādināja paplukušu būdiņu, tikmēr šis sporta veids stipri nīkuļoja. Pārmaiņas uz labo pusi sākās pēc skrejceļa rekonstrukcijas un infrastruktūras sakārtošanas sekas sevi ilgi nelika gaidīt. Runājot par kvantitāti, jāpiemina aizvien pieaugošais audzēknis skaits, kas ir tik liels, ka Liepājas sporta spējas skolas vieglatlētikas nodaļā jau sāk pietrūkt treneru. Savukārt kvalitāti raksturo Liepājas vadošie jaunie vieglatlēti, kas ir savu disciplīnu līderi Latvijā. Liepājā vieglatlētikā ir uzņēmums apgrieziens, ceļš pēdējos 2 gadus. Gan, teiksim, tādā ziņā, kad bērni ir vairāk trenējās, šobrīd jau ir pāri 200 skaitlis. Vecumā no 7 gada līdz pat 24. Plus arī liels prieks, kad mūsu sportisti var izcīnīt godalgotas vietas ne tikai Latvijas čempionātos, bet arī, teiksim, kvalificēties Eiropai un pasaulē, kā tas bija gan pagājuši gadu, gan šogad. Prieks arī par to, ka mēs, teiksim, kā Liepājas pilsēta, esam pēc medaļām diezgan augstu. Vienmēr pēdējos 2 gadus trīniekā, pagājuši gadu pat patiesībā pēc zelta medaļām mēs bijām 1. vietā Latvijā, apsteidzot pat Rīgu. Līdz ar to secinu, ka tiešām pēdējie 2 gadi mums ir tādi ražīgi. Kādreizējais Liepājas vieglatlētis un tagadējais vieglatlētikas treneris Vjačeslavs Guļinskis stāsta, ka sportistu karjeras laikā savus labākos rezultātus viņš sasniedz līdz 20 gadu vecumam, bet vēl pēc pāris gadiem sapratis. Ir jāmācās un jāsāk treneru darbs, kuru speciālists veic jau 10 gadus. Viņa audzēkņiem labākie rezultāti ir 400 metru gludajā distancē un 400 metru barjeras skrējienā. Lai sasniegtu kādus rezultātus, pirmkārt jābūt no dabas dotības sprintam, jo praktiski nevar ļoti daudz uztrenēt to ātrumu. Es jau vairāk nekā 20 gadus vieglatlētika treneris, tīri treneris, un mācos no citiem pieredzēm, lasu daudz literatūras un, kā saka, turu roku uz pulsa. Nevar tā kā atcerēties, kas bija agrāk, jo bija nedaudz savādāk metodes. Protams, izdarīja secinājumu no savām kļūdām, lai novērst tos un lai maniem audzēkņiem būtu labāk rezultāts. Viens no Liepājas jauno vieglatlētu līderiem ir barjeras skrējējs Maksims Sinčukovs, kurš 2015. gadā Kolumbijā piedalījās pasaules čempionātā U18 vecuma grupā, 2 reiz labojot Latvijas jauniešu rekordu un ierindojoties 16. vietā. Man ļoti patika, ļoti daudz atbalstītāju bija. Tāpat no Latvijas mani draugi visi man atbalstīja. Man ļoti patīk. Tā ir arī pieredze. Tā bija forši. Arī Eiropas čempionātam kvalificējušās Anželas Očerātovas pamatdisciplīna ir 400 metru barjeras skrējiens. Man disciplīna ir 400 barjeras. Tā nav viegla disciplīna un viņa man vislabāk patīk un izdodas. Es nezinu, ko vēl pateikt par to. Forša disciplīna ir. Iļas Petrušenko pamatprofils ir 400 metru gludā distance. Uz jautājumu par to, kas viņu piesaist vieglatlētikā, Iļja atbild sakot, ka viņam vienkārši patīk skriet. Treniņi ļoti grūti, jā, gatavošanās ir grūti, bet man viss grūtais padodas. Priecājoties par Liepājas jauno vieglatlētu panākumiem un šī sporta veida attīstību, nedrīkst nerunāt arī par problēmām. Ierobežotajām treniņu iespējām gada augstajos mēnešos, pieaugušo vecumu vieglatlētu trūkumu, kā arī par jau pieminēto treneru trūkumu. Mūsu lielākā sāpe ir tā ziemas bāze, uz kuru mēs, protams, ļoti ceram, jo
Žēl ir tas, ka mēs, teiksim, nevaram dēļ tā sagatavoties vairāk tehniskiem veidiem, kā piemēram tālekšanai, augstlikšanai, lodsgrūšanai. Sanāk, ka mēs tā raustamies patiesībā vasarā, mēs to kaut ko mēģinam sagrābt. Ziemā mēs pāršāskienam barjeras un ejam uz parku laukā un, teiksim, tikai skriešanas disciplīnas. Kaut ko mēs tur mēģinam, bet tas ir tāds rops Liepājas vieglatlētikā. Pieaugušo līmenī mēs īsti neko nevaram vairs gribēt, jo tie jaunieši jau brauc prom mācīties. Diemžēl tā tas ir, ja kāds arī paliek, ir super, ja mēs vēl varam noturēt to jaunieti, ja viņš trenējās junioru vecumā, tie 19 gadi, jo šobrīd arī Latvijā ir novērojams tos pašos Latvijas čempionātos, ka junioriem ir ļoti maz konkurence, ļoti maz paliek vieglatlētikā vispār junioru vecumā. Un tiešām izdzīvot, teiksim, paliek tādi stiprākie, jāsaka, jo, arvien vairāk man liekas, kad cilvēki un vispār vecāki novērtē to, ka tas ir vispusīgs sportveids tomēr, un vēl arī vasarās un ziemā papildu, tie paši hokeisti, futbolisti, skateboardisti, tenisisti, visi meklē to vieglatlētiku kaut kur vai fizisko sagatavotību, kas patiesībā jau arī ir tā vieglatlētika, diezgan lielā mērā. Jā, tāpēc jūtams ir mazo pieplūdums ir ļoti jūtams. Mums ir tā, ka mums ar steigi vajag treneris. Mums ir bērni, mums nav treneri. Liepājā ir tāda situācija, jā. Ja ziemā Liepājas crossfit pārstāvji gan trenējas, gan sacenšas telpās, pārbaudot savus spēkus mačos ar nosaukumu Liepājas spēks, tad vasarā viņi gan treniņos, gan sacensībās pludmales spēks izmanto Liepājas pludmales dāvātās iespējas. Ar ko atšķiras šīs abas sacensības? Liepājas spēks tiek organizēts iekštelpās, kas atrodas Locā, un šis atšķirībā no tā atrodas ārtelpās. Liepājas pludmale tiek izmantot visas smilts, jūra, un viss, kas ir pieejams pie jūras. Atšķirās to, kad Liepājas spēkā tiek izmantots svari, tas ir svars tieņi un viss tāds. Šeit vairāk tiek izmantots tāds inventārs, kā svara bumbas, akmeņi, tur neši un tādi vairāk, kas ir pie jūras piederās. Būs arī skrējiens pa jūru, vingrinājumi vairāk ir ar savu svaru un tieši ar sevi vairāk cīņa. Tajā pašā vietā Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas starta atspēriens sastap Liepājas ielu vingrotājus, kuru treneris Gvido uzskaita 4 galvenās īpašības, ko attīsta šī nodarbe. Pirmās 3 vietas dotu spēkam, savu veidu izturībai. Cenšos iekļaut, teiksim tā, ātrumu un visu to, tā kā jūs minējat, koordināciju. Tie vingrinājumi ir tā, ka principā viņi jau nodara visiem sporta veidiem, jo tā ir vispārīgā fiziskā sagatavotība. Un loģiski, jo tu labāk spēj izpildīt šos vingrinājumus un ir attīstīts viss šīs fiziskās īpašības, loģiski, ka tev būs labāki rezultāti, piemēram, tehniskos sporta veidos, kā boks vai airēšana vai skriešana, vienalga, kur nodara šīs lietas, es domāju, ielu vingrošana. Tātad tas ir darbs ar savu ķermeņa svaru un loģiski, ka svaigā gaisā, foršā atmosfērā ar draugiem. Visu, teiksim tā, ķermeņa muskultūru attīst tikai ar savu ķermeņa svaru vingrinājumiem un liekas, izklausās neiespējami, bet tas ir iespējami. Un loģiski jādarbojas aktīvi, jādomā par to un jābūt, teiksim tā, pa dzīvi tādam veselīgam, jā. Loģiski tam visam arī nāk līdz veselīgs dzīvesveids, uzturs, miegs un tā domāšana, ka nav tā, ka, piemēram, vienu nedēļu patrenējies un otru nedēļu haltūrē, tad loģiski, ka nekas tur baigi labs nesanāk. Liepājā ir dažādi ūdens stili pieskaut un ir pašsaprotam, ka šeit plaukst arī dažādi ūdens sporta veidi.
Viens no pēdējiem jaunpienācējiem ir wakeboards, kas savs mājvietas ir atrads Beberliņos. Kas ir jāņem vērā, kāpjot uz wakeboard dēļ un varbūt arī pirms tam? Kāpēc wakeboards? Lai iemācītos braukt ar dēli, ir daudz vienkāršāk. Jo atšķirība ir kāda, kad laiva tomēr tas masts viņam ir daudz zemāks. Šeit kabelis viņš ir 10 un vairāk metru augstumā. Tātad cilvēkiem, kas nekad to nav darījuši, ir daudz vienkāršāk izcelties un vispār pirmos soļus iemācīties. Tātad princips ir kāds. Tiek izvēlēts atbilstoši izmēra dēlis, vestīte, tātad ķivere un cilvēks ar abām kājām zābakos atrodas ūdenī. Pirms tam tiek noteikti tā kāja, ar ko viņš tā kā brauc pa priekšu. Ir vienkārši metods ar vienkārši cilvēku tā kā grūžot ūdenī, kur kāja viņš iet, vai teiksim, ka tu ieskrienies pa ledu, kur kāja plēc pa priekšu. Tad cilvēks guļ ūdenī, bāra tur abās rokās, svars, tā kā spiežas papēdīšiem un sāk vilkt viņas triķis. Kas notiek? Rodās pretestība, cilvēki izvelk ūdens virsū. Tiklīdz viņš ir ūdens virsū un tā kā sāk glisēt, viņš pagriež dēli uz to kāju, kas viņam ir tā kā pa priekšu. Tajā momentā ir svarīgs dažas lietas. Bāra turēšana, jābūt pie gurna tajā pusē, kas ir vadošā kāja. Teiksim, man ir vadošā kreisā kāja, es izceļos laukā no ūdens, nolieku bāru kreisajā pusē pie gurna, svāru pārvietoju, tā kā ieliecu aizmugurējo kāju un svaru pa vidu turot, sāku braukt tajā virzienā, kas man ir vadošā kāja. Sākumā notiek daudz krišanas un tā, bet principā pa kaut kādām, ir cilvēki, kas vienkārši minūtēs 15 iemācās, pusstundā var droši jau tā kā braukt. Nākušais solis ir pārnesam vienkārši svaru no papēžiem uz purngaliem, sākam vadīt to dēli, tā kā braukt tādās tā kā čūskiņās, iemācamies, kā vadīt dēli. Pēc tam iemācamies, kā kantēt. Pirmā kantēšana ir vienkārši uz papēžiem spiežot laukā dēli, mēs virzamies projām, tā kā pa diagonāli projām no kabeļa. Tas mums rada lielāku ātrumu un vēlāk, teiksim, izmantojot šo ātrumu, var visādas triks izpildīt. Vēl tas ir vajadzīgs, lai apgrieztos kabeļa galā, jo princips viņam ir tāds, ka tā sistēma iet no viena punkta uz otru, turp un atpakaļ. Respektīvi, pašos galos vajag nedaudz izgriezt laukā, lai nezaudējot to inerciju, mēs apgriežamies un braucam pretējā virzienā. Ļoti vienkārši. Raidījumu finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde. Ar to tad šoreiz arī atvadāmies. Sportojiet un esiet veseli!